Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība pabeigusi bijušās sanatorijas Mežciems parka teritorijas sakārtošanu. Tagad pilsētas iedzīvotāji un viesi var to brīvi apmeklēt. Parks atrodas Daugavas ielā 131 un ir pieejams kā publiski atvērta teritorija. Projekta ietvaros, ko realizēja būvuzņēmējs SIA ATR, tika veikti vairāki labiekārtošanas darbi. Demontēja veco žogu, uzstādīja jaunu gājēju norobežojumu, nojauca bīstamu degradētu ēku un norobežoja bīstamās vietas. Papildus parkā tika atjaunoti soliņi un izvietoti informatīvie stendi. Darbi pilnībā pabeigti 2025. gada novembrī, objekts nodots eksploatācijā. Projekts īstenots pašvaldības budžeta ietvaros. Arī Gajoka skvēra pārbūve ir pabeigta. Pašlaik notiek objekta pieņemšana eksploatācijā. Nākamgad skvērs būs brīvi pieejams pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Projekta mērķis bija ainavas uzlabošana, izveidojot ilgtspējīgu un drošu vidi iedzīvotājiem. Skvērā uzbūvēja apgaismojuma un video novērošanas sistēmu, izveidoja gājēju celiņus, uzstādīja soliņus, atkritumu urnas un velosipēdu statīvus. Projekta kopējās izmaksas pārsniedz 200 000 eiro.